varētu likties, it kā mēs atrodamies kādas pamestas pilsētas nostūrī. Ticami, bet fakts, mēs atrodamies vienas no Latvijas kurortu pilsētas centrālajām ielām. Šī ir Turaidas iela, kas sadala Majorus un Dzintarus. Ejot pa šo ielu taisni, var nonākt līdz Dzintaru koncertzālē, kas ir ļoti populāra vieta. Tiek rīkot dažādi konkursi. Populārākais no tiem jaunais vilnis, brauc zvaigznes no visas pasaules. Pat pa labi ir dzelzceļa sliedes, pa kurām kursē vilciens Tukums Rīga, Rīga Tukums. Vilcieni vasarās ir īpaši pārpildīti. Skatoties pa logu, cilvēkiem pavarās brīnišķīgs skats. Grausti, grausti, mēsli, papīri, pudeles, viss ir izmētāts. Vai tiešām pilsētā, kurā iebraukšana maksā 1 latu, ir pieļaujama šāda situācija? Vai šāds skats ir tas, ko mēs vēlamies parādīt mūsu turistiem?